12-3 Kurbets uzvar Hokeja skolu Rīgu ar mani kopā Pauls Virbulis. Apsveic ar uzvaru, Pauli, tev 3 vārti. Kad pēdējo reizi tev bija hat-triks, vai atceries? Man liekas, kaut kur 15 gadu vecumā, kad spēlējām Latvijas čempionātā junioros pret kaut kādu Prizmu, man liekas, tur kaut 6 punkti bija. Tā kā 7 gadus atpakaļ. Kas palīdzēja tev šodien pieslēgties uzbrukumam un piesakt aizsardzību, un tu izvirzījies priekšplānā? Nezinu, kaut kā ar treneriem runājam, ka aktīvi spēlējam, kad bijām uzbrukuma zonā, redzēja situāciju, ka var pieslēgties, un uzbrucēji labi atrada mani, atdeva uz tukšajiem vārtiem, pirmos 2 golus iemet. 3. kārtīgi nostrādājām vairākumā un iemetam. Nu, atzīsties, uz to 3. jau tu gāji, vai ne? Protams. Jau visa komanda teica, ka jāmet iekšā. Ko var teikt par pretinieku? Jauni čaļi pretī, pieredzējis treneris. Es domāju, tas sezonas sākums vēl varbūt kaut kādi čaļi nav varbūt spēlējuši tādā līmenī, kāds šogad tieši ir. Un es domāju, ar sezonas laikā ieskrēsies gan jau un būs labi. Rezultāti gan jau uzlabosies. Kā pats jūties Kurbedā un ko pavasarī izdarīja labi? Jūtos ļoti labi, pavasar neko kaut ko piestrādāju pie kaut kā fiziskās sagatavotības, bet tā un ledi no augusta un viss. Tas ir neko. Komandā dažs jauns sejas. Juris Štels, Atvars Tribūncovs, komanda pieredzējis ir ļoti, kā ir spēlēt kopā tādiem? Forši Atvars ļoti aktīvi uz soliņa, arī visu laiku pozitīvi atbalsta un sit. Juris Štels arī pēc 2. perioda pieslēdz, teica, metu šodien karsts ceļš, tā kā forši dot padomus, atbalsta, viss kārtībā, ļoti labi. Paldies!